Labdien! Tad tā te izskatās dienā. Jo, tā tad dienā un ziemā. Tātad šī ir viena no vietām, kā jau es minēju, vasarā te ņudz un muģ no cilvēkiem, un te to vietu ir iecienījuši cilvēki, kuri, kā paši apgalvo, māk novērtēt labas lietas. Un arī burātāji diezgan daudz. Jā, Tāpēc, ka... Mēs tagad fonā redz baltas buriņas, tur ir tādas tālumā skraida. Tur burā ar ledus jaktā, un tur notiek pasaules čempionāts jauniešiem. Pat labi? Jā, pat labi. Klausies, bet ledus ir pietiekoši biezs, lai tur varētu noris. Nu, vēl ir biezi, bet nu jau paliek bīstam. Nu, es tos blitkotājus tikko ieraudzīju, man tā kā bišķiņi likās pārspīlēti, bet ezeras nav tik traki kā upes. Piemēram, vakar uz Lielupas redzēju vēl blitkotājus. Jā. Nu, tie ir ekstrēmisti. Jā. Tie ir reāli ekstrēmisti. Tas nav, man liekas, vairs pat tā kā droši, bet nu labi, lai tas paliek uz viņas sirdsapziņas. Bet tad vasarā te tīri labi burātas ir, jā? Tepat. Tad viņi noliek burs un nāk. Un tad viņi nāk dzert limonādi, alu. Stingro limonādi. Klāt, bet te notiek arī balles. Nu, respektīvi, dzīvās grupas arī spēlē. Jā. Vasarā tur bija kaut kāda sistēma pat. Jā, vasarā ceturtdienās dzīvā mūzika, piekdien, sestdien ir DJs, un tad vienreiz mēnesī lielais pasākums tāds ar skatu. Ar prāta vētru. Nu, uz to pusi, jā. Kas ir tā formula? Tad vieniem nāk cilvēki un otriem nenāk. Nu labi, jums ir ģeogrāfiskais izvietojums. Nu jā, bet te jau arī iepriekš kādreiz sen apakaļ bija mums tāds apakšnomnieks, viņš darbojās, bet īsti tā kā neiekustējās tā lieta. Manuprāt, nu tā ir daudz komponentu ķīmija, bet precīzi nosaukt to... Nu labi, pieņems, ka tu pats esi sportists, tu pats nodarbojies ar sportveidiem, tad tavi draugu paziņas un pasloks. Jā, protams, tas, jā. Faktiski ir tā, ka tu vakarā šeit esi maz ir to cilvēku, kurus tu nepazīsti. Nu, jā, tā ir. Tad tas nozīmē tomēr, ka cilvēciskais faktors ir pirmais. Protams, pēc tam laba virtuve. Jā. Jums ir laba virtuve. Jā, tieši tā. Un pēc tam tad tas kopā rada to, ko sauc par atmosfēru. Atmosfēru, vidi un tādu. Cilvēks jau nenāk uz greznu vietu, viņš nāk uz atmosfēru. Viņam nevajag greznu vietu. Cilvēki mūsdienās ļoti daudz ir gatavi maksāt naudu par atmosfēru. To es zinu, par sajūtām. Jā. Labi, tu mums apsolīji pacināt kafiju, jo kafijas kvalitāti bieži vien arī nosaka vai restorāns vai kafejnīca vai grodziņš. Jā, tā ir.